kurš kritizē pravieša biedrus as-sahaba radiyallahu anhum. Ne tikai kritizē sahaba, bet 4 lietas. Kritizē Dievu, kritizē Dieva religiju, kritizē pravieta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un kritizē pravieša ģimene sallallahu alaihi wasallam, ahlul beit. Tāpēc kā Dievs izvēlējās šos cilvēkus par pravieša biedriem. Ja, tas nav loģiski, kā Dievs izvēlētos pravietiem vislabākā zeme, vislabākā vieta, vislabākā grāmata, ja, un neizvēlējas pravietiem vislabākos biedrus. Nav loģiski. Kritizē Dieva religiju, Qur'an, sunna un šarī'a, jo no kurienes mums Qur'ana, sunna un šarī'a? No sahaba radiyallahu anhu. Kritizē Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jo tev sākot, ar ko tu draudzējies, es tevi pateikšu, kas tu esi. Piemērs. Ja kāds lieto narkotikas, vai viņš draudzējās ar taisnājiem? Protams, ne. Viņš draudzējās ar tiem, kas lieto narkotika. Imām Abu Hanifa radiyallahu anhu. Kādi bija viņa biedri, piemēram? Bija vislabākā cilvēki tajā laikā. Un stāt par pravieti sallallahu alaihi wasallam. Es ejot kopā ar Abu Bakru un ar Umaru. Viņš mīlēja viņus dzīve un bija kopā ar viņiem pat nāve. Viņi bija ar viņu kapā. Svētīts viņš lai ir.